nākošā gabala, ko es jums gribēju parādīt, es parādīšu, ko darīt vēl ar iepriekšējo, ko jūs varētu darīt šādos gadījumos, kā paņemt kaut kādu pildspalvu, kas jums patīk, un šos te apvilkt. Vienkārši spēlējoties citreiz, vai arī stiepjam laiku, vai arī kaut ko klausamies, skatāmies, pārdomājam, un citreiz mēs iekrītam tā kā meditatīvā stāvoklī šo te darot, jo mēs ne par ko citu nedomājam, tikai apvelkam, ja? Tā kā to var izdarīt šādā veidā, un viņš ir tāds interesants. Es izvēlējos zelta apvilkt, jo man tas labāk patīk, bet, ja būtu citas krāsas, varbūt izvēlētos arī sudraba vai kādu citu. Ko es ar to gribēju teikt, kad vienkārši jūs varat spēlēties arī ar visādām formām un figūrām. Un ko jau jūs ievērojāt, ka dažos jau mūsu pēdējos video mums nav vārdu. Mums ir datums, mums ir nosaukums, un tam nosaukumam nav jābūt nezinu cik kādam tur nozīmīgam kā vien. Kā es šodien izbaudīju laiku ar krāsām, arī tas ir labs nosaukums. Un tas ir viss, jo dažkārt ir vārdi bišķiņi par daudz mums. Mēs, lai klausamies kaut ko, skatāmies, mācamies un tam līdzīgi, un šie sajūtu žurnāli ir vairāk atvienot mūs no tās kognitīvās pasaules un ievest vairāk emociju un sajūtu pasaulē. Un tāpēc mēs vienkārši mācamies fokusēties, kā mēs jūtamies. Kas tas ir, kā es jūtos, un tas ir viss, un mēs neko nerakstam, un mēs nekoncentrējamies arī uz to, lai būtu skaisti. Piemēram, šodien es vienu savu vecu mākslas žurnālu pārskatīju, un dīrāju ārā lapas, un metu ārā, jo man tās lapas likās tādas, kā angliski tas vārdiņš messy. Messy ir tādas, kur tik tāda kustība notiek, tur daudz vārdi, un tur esmu līmējusi, un tas papīrs gan izveidojas par kartonu, ka tur kārtu kārtām līmēts, krāsots, līmēts, atkal pa virsmu un rakstīts, un viss kaut kas likts ir, un pilnīgi tu vari just, ka tajā laikā man tas bija tik ļoti būtiski, ļoti svarīgi izlikt sevi tās, izkrāsoties, visādi ir raibumi, un vienkārši tā enerģija tik šausmīgi daudz tur, un tas nepavisam neizskatījās skaisti. Un līdz ar to es arī negribēju vienkārši viņus saglabāt, jo es domāju, cik daudz es varu ielikt čemodānā un no kā man ir jāšķirs, un pamazām es esmu sākuši šķirot savas lietiņas, un ir kaut kādas lietiņas, kuras es vienkārši nofotografēju, un man paliek atmiņā manā telefonā, un vienkārši nav vietas viņām čemodānā. Un tās bija viens no lietām, kuras es neieliku čemodānā. Vienkārši tas man tajā momentā bija ļoti nozīmīgs, ļoti svarīgs, un tas ir tas, ko es jums arī mācu, lai jūs neskatāties uz to, ka lai man beigās ir ļoti skaists mākslas darbs, lai ir kaut kas skaists, un es tagad paņemšu lapu, un tagad skaistu zīmēšu, un tam līdzīgi. Tām lietām ir sava vieta, viņām ir sava nozīme, viņām ir atsevišķs žurnāls, vai atsevišķi pieraksti, vai skeču burtnīca, un mēs mācamies zīmēt un krāsas savienot, un kaut ko skaistu radīt, tam visam ir sava vieta un nozīme. Bet sava vieta un nozīme arī ir šīm lietiņām, kurās viss ir, kā saka, messy. Varbūt neglīts, tur var būt viss kaut kas, tur ļoti daudz kas var būt. Bet svarīgākais ir savienoties ar mūsu emocijām, sajūtām, izteikt sevi, saprast sevi, saklausīt sevi un visas šīs lietas, kam mēs ejam cauri, iemācīties būt klāt sev, sēdiet ar savām emocijām, kopā ar sevi. Ja? Tas ir tas, ar ko atšķiras, ka mūsu fokus un mūsu skats nav vērsts uz to, lai iznāk skaists kaut kāds rezultāts. Ar gudru domu, uzliktu vidū vai malā, vai vēl kaut kāds apraksts. Šis te ir daļa no procesa. Tas nenozīmē, ka mums nenāks tā labā doma ārā, vai kaut kad negribēsies uzlikt, jo galīgi nevar tāpat kā es šeit ir kaut kur iepriekš arī uzliku. Tie vārdi, ja viņi nāk, protams, kā viņus
bet tos vārdus un visus aprakstus un visu, ko gribas rakstīt, to labāk rakstiet atsevišķā kladē, vai arī es ieteiktu vislabāk A4 formātā papīru, visu kaut ko jūs sarakstat un uz vienas puses rakstāt. Pēc tam, ja ir tāda situācija, ka tie papīri pat daudz sakrājušies, tad citreiz nevar izdomāt, kuru tekstu atstāt vienā pusē vai otrā pusē. Bet tad, ja jums kaut kāds tekstiņš tomēr gribēsies atstāt, tad jūs varēsiet izgriezt ārā, jo otra puse būs balta un viena puse būs aprakstīta. Tas tāds ieteikums arī. Un tā kā šodien būs tāds arī pavisam īss, vienkāršs uzdevums, un tas būs vispirms nokrāsot lapu ar kaut kādu tumšu krāsu, vai nu melnu, vai arī kaut kas cits jums ir, kaut kāds varbūt brūns, kaut kas tumšs, ja, kam ir tāds tumšs tonis, un to lapu tādā veidā tumšu nokrāsot, un pēc tam pa virsu krāsot gaišu, un to gaišo krāsot vēl pat nesagaidot, kamēr tas tumšais nožūs. Un vienkārši atkal krāsošanas procesā, apmēram līdzīgi kā mēs jau tur iepriekš, vērot sevi, kā es jūtos. Vienkārši sākt ar tumšo un vienkārši arī visu papīru pirms ar tumšo noklāsim. Un vēro arī katru reizi, kad to otru striepienu tu dari ar kādu otru, kā tu jūties. Visu laiku mēs tā kā sevi monitorējam, kas tas ir. Kā es jūtos, ja es stiprāk uzspiežot, ja es švakāk, ja es tikai ar galiņu tur pinzelēju. Eksperimentē ar to, ka tā otiņa ir pilna ar krāsu, vai tā otiņa, šitā te gan ir akvareļa otiņa, man vienkārši par rokai ir, ja, es vienkārši parādīšu, vai tā otiņa ir šāda pilna ar krāsu, ja, un es viņu stipri valkam, un viņa ir, var teikt, mēs esam līdz alkoņiem krāsā, vai arī tā krāsa ir tikai uz otras galiņa. Un mēs tā maigi viņu krāsojam. Visu gammu izjūtam, ja? Vai nu mēs krāsojam ritmā. Ritms ir arī šāda veida. Arī ritms vēl ir šis. Kādā veidā mēs gribam krāsot. Citreiz mēs gribam tā krāsot, vai tā, vai vienkārši tā. Ja? Kas tas ir, kādā veidā es izlieku to krāsu uz papīra. Tas var atšķirties. Nav pareiza veida neviena, jo viss ir pareizi. Bet var atšķirties, kādā veidā ļoti enerģiski gribi, vai ļoti lēni gribi. Var teikt tāds gluži pieklusināti, vai vilkt līnijas, vai vienkārši vai griezt uz riņķi, viņķelēt otru. Un tad, kad gaišā ir, tad gaišo arī tāpat viņķelēt. Tāpēc šī gadījumā es jums visu to izstāstu. Šis ir tas gadījums, kad nekopēt mani, bet tikai tā doma melnu pamatu vismaz nokrāsot un pēc tam kaut ko gaišu virsū. Bet kādā veidā krāsot, to no manis neskatieties, jo tas jums atšķirsies no jūsu pašu vēlmes un tā, ko jūs jūtat. Labi? Vienkārši pievērs uzmanību un atkal, kad mēs krāsojam visas iepriekšējās reizes, ko es te jums jau teicu, jums ir pierakstīts, kam pievērst uzmanību, ja, kur sākas šī kustība un kā es jūtos ķernī. Visi tie paši jautājumi, tos es otrais neatkārtošu no video uz video, bet tie paliek iekšā katrā video, atcerieties to visu vērošanas procesu. Un to otru krāsu izvēlieties ar vai nu citu otru, vai arī kārtīgi izmazgājiet pirms to tumšo krāsu, un tikai tad ņemiet to gaišo krāsu. Un vērojiet jūsu zīmējumu un sajūtas. Un tas ir viss. Es tagad vienkārši uzfilmēšu ļoti īsi un pātrināt, es to visu parādīšu, jo pašu galveno es jums esmu pateikusi. Jūs varat ņemt jau savas krāsas ārā un varbūt pat neietekmēties no tā, ko es tagad darīšu, lai tas jums netraucē darīt pa savam. Labi? Tāds iznāca man. Parādiet vēlāk, kāds iznāca jums.